Vien pirms 2 gadiem es pat necerēju, ka varētu spēt skriet regulāri bez traumām, bet nu jau es ceru, ka pēc 2 gadiem, 2027. gadā, man izdosies pārstāvēt Latvijas izlasi taku skriešanas pasaules čempionātā Dienvidāfrikā. Es turpmāk dokumentēšu savu ceļu uz izlasi, lai vai kā tas arī izvērtīsies. Dalīšos ne tikai ar savu treniņu pieredzi un sacensību atskatiem, kas strādā un kas ne, bet arī apspriedīšu tēmas, kas varētu palīdzēt arī tev kļūt par labāku sportistu. Un šajā ievadu videoklipā parunāsim par 3 tēmām. Tas ir, kā es vispār šeit nokļuvu, kāpēc tieši pasaules čempionāts kā mērķis, un, protams, kāpēc man šķiet, ka man tas varētu izdoties. Patiesībā ar skriešanu esmu vēlējies nodarboties jau kopš kāda 14 gadu vecuma, kad skrēju arī savus pirmos pusmaratonus. Diemžēl tas vienmēr izvērtās diezgan haotiski un bez kārtīgas trenēšanās, jo man neizdevās pat paskriet mēnesi vismaz dažas reizes nedēļā, nesaskaroties ar kaut kādām traumām vai šķēršļiem. Man pat vairs nav ne jausmas, cik daudz reizes es nolēmu, ka skriešana vienkārši nav priekš manis, bet tad es izlasu kādu iedvesmojošu grāmatu. Nodomāju, nē, šoreiz izdosies, un tas pats rezultāts. Izlasu vēl kādu grāmatu. Nē, šoreiz būs citādāk. Un atkal viens un tas pats. Principā tā tas arī gāja šurpu turpu līdz pat universitātei, kur es sāku aizrauties ar riteņbraukšanu. Tā pamazām pilnīgi nevainīgi piedzīvojumi braucieni pēc universitātes eksāmeniem pamazām pārvērtās pirmajās ultrās un principā pēc 5-6 gadiem kulminējās ar veiksmīgu dalību vienā no prestižākajiem un garākajiem riteņbraukšanas ultra sacensībām Transcontinental Race. Tas bija 2024. gadā, un lai gan nemaz tik ilgs laiks kopš tā brīža nav pagājis, es ik pa laikam atskatos uz šo notikumu un pašam sāk palikt arvien grūtāk noticēt, ka es tiešām to izdarīju. Šīs sacensības šo 5 gadu laikā bija tāda kā mana polārā zvaigzne, un no absolūtas neziņas, kā vispār kaut kas tāds ir iespējams, pamazām soli pa solim nonāca līdz brīdim, kad es ar pārliecību varu teikt, jā, es to arī varu izdarīt. Bet tajā mirklī es arī sapratu, ka es laikam to nevēlos darīt arī turpmāk. Nevis tāpēc, ka man nepatīk, patiesībā man patīk ļoti, bet vienkārši tāpēc, ka tas sports ir ārkārtīgi dārgs un ceļš uz vēl labākiem rezultātiem būtu bijis diezgan nežēlīgs. Un es vienkārši sapratu, ka es to īsti nevēlos. Ziemā pirms Transcontinental es pirmo reizi piedalījos noskrien ziemas sacensībās. Tas bija vienkārši tāds kā ziemas projekts, lai var būt ārā, nevis sēdēt uz velotrenažiera pirms es atsāku gatavoties šīm Transcontinental sacensībām. Kaut kur pa ceļam ziemas garlaicībā mēs arī ar draugiem paspējām pieteikties Rīgas maratonam, bet noskrien ziemu pēdējā posmā, martā, es kaut kādā veidā satraumēju celi, nodomāju, jā, kā jau parasti, un principā līdz pat mājam vispār neskrēju. Velo sezona jau bija atsākusies pilnā sparā, un es līdz tam maijam dzīvoju arī ar svētu pārliecību, ka es noteikti neskriešu to maratonu. Bet tik daudz draugi bija pieteikušies, ka man vienkārši bija milzīga FOMO sajūta, un man likās, ka es esmu tik daudz reizes jau mēģinājis, ka, ja es nepamēģināšu tagad, tas visticamāk nenotiks nekad. Tad jā, es uz startu aizgāju, bet man bija doma, ka vienalga 5, 10 vai cik kilometri, bet tiklīdz kā es saprotu, ka šis nav tā vērts, nezinu, liekas, ka būs kaut kāda trauma, es vienkārši stājos ārā. Un beigās kaut kā līdz tam finišam nokļuvu. Līdz ar to skriešana atkal
pazuda no manas dzīves. Es turpināju braukt ar velosipēdu, transkontinentālu sacensības, līdz es nokļūstu rudenī, un ir šī sajūta, ka es neesmu pārliecināts, vai es vēlos vairs turpināt ultras, un man, ja godīgi, nav īsti sajūta, man nav īsti pārliecība, ko es gribu darīt tālāk. Atsākas noskrien ziemu, jeb mentālās veselības skrējieni, un man pamazām sāk rasties doma, ka varbūt vajadzētu noskriet to maratonu pareizi. Štruns par laiku, bet es vienkārši vēlos, lai es tiešām esmu rūpīgi trenējies un aizgājis uz startu, zinot, ka es to varu izdarīt un vienkārši izdaru. Es uzrunāju Andri ar supervaroņiem, lai viņš man palīdzētu šim sagatavoties, tādā veidā maksimāli palielināt iespēju, ka man tas tiešām izdosies. Bet patiesībā tālāk par maratonu man nebija vispār nekādu mērķu. Es sāku skriet arvien vairāk, sāku braukt ar velosipēdu arvien mazāk, un principā mirklī, kad es noskrēju arī to maratonu, man bija sajūta, ka es vēlos šo turpināt. Un tikai tajā brīdī vispār dzīva kaut kādi plāni šai 2025. gada sezonai, kas arī bija patiesībā tādi vairāk skriešanas izzināšanas. Es netēmēju uz nekādiem konkrētiem laikiem vai super specializēties vienā disciplīnā. Es praktiski nesen tikai esmu sācis skriet. Man nav īsti nejausmas, kas man varētu patikt vislabāk, tāpēc es vienkārši gribu izmēģināt daudz ko. Pa šo sezonu es noskrēju dažus pusmaratonus, 5 kilometru skrējienu, vertikālo kilometru, piedalījos Stirnabuka posmos un gan jau kaut kur velkos. Un, protams, arī Siguldas kalnu maratonā. Es pats biju ārkārtīgi pārsteigts par progresu, bet principā visu šo laiku es dzīvoju ar domu, ka tūlīt būs vienkārši pienāks tā diena un man atkal būs trauma un atkal šis viss beigsies. Bet tad tas vienkārši nenotika. Es nevaru tā viennozīmīgi pateikt, kas tieši pa šiem gadiem ir mainījies, bet man šķiet, ka tas visticamāk ir vienkārši spēka dēļ. Ka riteņbraukšana kaut kādus manus vājākos posmus, kas bija kritiski skriešanā, vienkārši lēnā garā ir uztrenējusi līdz brīdim, ka situācija ir menedžējama. Šajā mirklī es vairs no skriešanas novērsties netaisos, man ir ārkārtīgi iepaticies un principā šobrīd mērķi jau ne tikai nākamajai sezonai, bet arī sezonai pēc tās ir gatavi. Un principā visi turpmākie mērķi ir puzles gabaliņi, kā lai es tieku izlasē. Tā jā, nākamais jautājums, kāpēc pasaules čempionāts, kāpēc izlasē, kāpēc ne, piemēram, UTMB fināls, ko saprotu, ka gandrīz visi tāku skrējēji uzskata par daudz prestižāku, daudz grandiozāku un tā tālāk. Bet es vēl īsti neesmu tāku skrējējis. Es savā ziņā uz šo visu varu paskatīties ar citu skatījumu, jo es tikai nesen to esmu sācis darīt. Un man liekas, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka tā vienkārši ir unikāla iespēja. Vispār fakts, ka mums tāda izlase ir, tiek pasniegtas vieglatlētikas balvas taku skrējējiem un ka šie sportisti reāli tiek atbalstīti pasaules čempionātā finansiāli. Tas šobrīd, pieņemsim, riteņbraukšanā, kā ultru disciplīnā vienkārši liekas neiedomājami. Bet, protams, arī visa šī sistēma vēl ir gana jauna, ka jā, arī tādi cilvēki kā es, kas salīdzinoši nesen ir sākuši skriet, bet kuriem kaut kāds talants ir, līdz tā izlasē var arī tikt. Tai pašā laikā ir skaidrs, ka
tā tas nebūs vienmēr. Visticamāk, ar katru gadu izlase paliks arvien nopietnāka, ar arvien spēcīgākiem dalībniekiem, līdz vienu brīdi tā stipri neatšķirsies ar jebkura cita sporta izlasi. Un tajā mirklī izlasēt tikt vairs tādiem čaļiem kā es vienkārši nebūs iespējams. Tā kā es tiešām ticu, ka tad, kad man būs 50, šī izlase būs, gluži tas pats, kā pārstāvēt izlasi skeletonā Ziemas Olimpiskajās spēlēs vai braukt ar komandu uz basketbola čempionātu. Bet šobrīd tas vēl ir kaut kas sasniedzams. Un tāpēc es pēc tā arī vēlos tiekties. Un vēl viens iemesls ir vairāk no konkurences perspektīvas. Jā, UTMB top finišētāji ir visas pasaules top skrējēji, bet ja mēs skatāmies uz UTMB fināla vidusslāni, tur pārsvarā ir cilvēki, kas ir laimējuši loteriju, un tādā ziņā tu vairs īsti nezini, ar ko tu sacenties. Savukārt pasaules čempionātā ik viens dalībnieks ir nopelnījis savu iespēju tur būt caur sasniegumiem. Pat ja tu finišē, 70. no 80 cilvēkiem, tas reāli nozīmē, ka starp top amatieriem un pro sportistiem bija veseli 10, kurus tu pārspēji. Tāpēc, manuprāt, tā ir absolūti unikāla iespēja būt tik vispusīgi, sīvā konkurencē, un tādu sacensību pieredzi es arī ļoti vēlos izbaudīt. Un tad, protams, jautājums, kāpēc man vispār šķiet, kā es vispār esmu iedomājies, ka man tas varētu izdoties. Ir skaidrs, ka dotajā mirklī mans līmenis nav tik augsts, ne salīdzinot ar top izlases skrējējiem un pat ne ar tiem, kas tika kā pēdējie. Tomēr tas nav tā, ka es esmu trenējies tikai 1 gadu. Jā, es esmu trenējies skriešanā 1 gadu, bet mana treniņu pieredze jau ir kādi 6, 7, ja ņem vērā riteņbraukšanu. Lielāko daļu amatieru kļūdu es jau esmu pieļāvis, es esmu izveidojis labu bāzi, un es esmu izveidojis labu rutīnu, disciplīnu, lai tiešām arī kvalitatīvi trenētos. Kā arī es jau esmu identificējis vairākas vājās vietas tieši skriešanā, kuras visticamāk, ja es izlaboju, es varu vēl salīdzinoši strauji progresēt. Tā es pilnīgi noteikti esmu diezgan tālu no absolūti sava labākā snieguma, un tāpēc es ticu, ka ar nedaudz veiksmi turpmāko 2 gadu laikā es šo potenciālu arī varētu labāk realizēt. Un pēdējais, tāds varbūt nedaudz abstraktāks iemesls, bet tā arī ir nedaudz attieksmes maiņa. Jā, ik viens no mums, kas regulāri trenējas kādam mērķim, bet tomēr galvenokārt mēs patiesībā trenējamies, lai vienkārši labi pavadītu laiku. Mums vienkārši patīk pats treniņu process, un ja pēkšņi uzrodas, kāda cita aizraujošāka sacensība, vai, ir 2 interesantas sacensības tuvu viena otrai, mēs būsim gatavi kādu no mērķiem kompromitēt, lai tikai gūtu interesantāku pieredzi. Tā kā patiesībā varbūt tā varētu teikt, ka mēs trenējamies nevis mērķiem, bet mēs trenējamies pieredzēm. Savukārt es pēdējā laikā arvien vairāk jūtu, ka es tiešām esmu gatavs trenēties mērķim, un šis mērķis būdams šis pasaules čempionāts. Ka es jūtu, ka es esmu gatavs uzņemties treniņus, kas man oriģināli varbūt nemaz tik ļoti nepatīk, pieņemsim, pavadīt
vairāk laika svaru zālē, lai strādātu pie savām vājajām vietām, un tā vietā mazāk skriet, kas kopumā man patīk daudz vairāk, bet tāpēc, ka tas ilgtermiņā mani pavirza tuvāk tieši šim mērķim. Un tieši tas mērķis ir galu galā tas, kas mani iedvesmo visvairāk. Es neteiktu, ka tāda attieksme ir obligāti kaut kas, uz ko mums visiem vajadzētu tiekties. It īpaši kā amatieriem, man liekas, tas patiesībā ir pats foršākais, ka tev vienkārši patīk treniņu process, tu rūpējies par savu veselību un vienkārši ik pa laikam šo savu progresu nosvini ar kādām sacensībām, kādu izaicinājumu. Bet tomēr man ir cerība, ka ar šo attieksmi, savu līdzšinējo pieredzi un talantu man izdosies ne tikai pierādīt, ka es to varu, bet arī cerams pacelt to izlases grīdu bišķiņu uz augšu, lai ar katru nākamo gadu tās prestižs un līmenis ceļas arvien augstāk.